Žāni, ja? Čau, vecmozēn. Apmainīsimies ar aparātiem. Jo, ja mēs, piemēram, paņemsim kārtas baterijas, jā. Es teikšu godīgi, es nezinu, M8 pamēģinu. Šāms vienmēr augsts, naudas vienmēr daudz. Jūs varat minēt vienreiz, ko mēs šodien satiksim. Mēs satiksim Žani no grupas Olas. Situācija sekojoša. Tātad mēs kopā ar Žani braucam uz Tūkumu. Šodien, ko mēs darīsim Tūkumā? Apskatīsim kaut kādas autiņus. Noskaidrosim, kā viņam ripo M4, ko viņš iegādājās no mums. Noskaidrosim, kā radās dziesma pāri okeānam. Nocitēsim kādu no mūsu automašīnām, papļāpāsim pa dzīvi. Un, ja tev patīk mūsu kontents, un tu vēl neesi piesakojis mums, paņem un piesako. Tātad tuvākajā laikā jūs zināt to, ka mēs izlozēsim arī automašīnu 10 000 sekotāju. Dotajā momentā ir 4,4 tūkstoši kaut kas tāds, tāpēc spied subscribe šeit un piesako, un varbūt tu beigās, skatoties mūsu kontentu, vinnēsi savu jauno aparātu. Kur jau mēs redzam to, kad Žānis jau ir klāt. Žāni, ja? Čau, vecmozēn. Čau. Nu, pāris vārdos, OnlyFans. Jā. Kā braucās? Labākā mašīna, kas man ir bijusi. Labi, es vēl nesen braucu ar Renault Megānu veco. Nu, super. Bišķiņ, zin kā jau katram, kurš nopērka M-ku, laikam ar laiku sāk tādas sajūtas, ka liekas, ka jauda pazūd. Tas sāc pierast pie tā. Bet jā, tās pirmā nedēļa vispār likās fantastiski. Tā, baigi forši ērta mašīna ikdienai un citas var parādīt. Labi, man tur bišķiņ bārdeks varbūt, bet nu, tā ir normāla ģimenes mašīna, paskaties. Man tur rati ielien, normāli, viss kārtībā. Un īstenībā reāli ieliekot ratus, man ļoti daudz vietas paliek. Un, piemēram, braucu uz Jāņiem, man bija piekrāmēts pilns bagažnieks, viss ielīda, visas somas, viss bija skaisti. Nu tā, reāli ikdienā komforta režīmiņā brauc un ērteļot. Un tajā pašā momentā, tev gribās pārslēgt no komforta uz sportu, un tad šitas aparāts reāli parāda to arī, kas ir normāls sports. Vismēr tev baigi divi īstenībā interesanti aparāti. Tātad viens tev ir e-tricārs, kas ir vispār tādiem foršiem vasaras vakariem, ja? Vēl kabrīts pie tam, ne? Jā. Un otrs ir šīdāts, kas tev ir atkal vispār iedod kaut kādas savas emocijas, ka gribās tātad normāli izbraukt, dinamika, vispārējais. Nu, es varu reāli varietes, un es nesen, zin kā, šo jau biežāk braucu ar tricāru tā retāk, ar mūsu vasaru vēl retāk sanāk. Bet es kaut kad nesen izbraucu, es tā nokaifoju ar tricāru. Arī man vēl tur pazīstamajam sapazinos ar vienu džeku, kuram ir sarkans kābris tricārs, tad mēs tā izbraucām divatā. Baigi feini un cits kaifs. Protams, cits kaifs un viennozīmīgi tā mašīna dod savas emocijas, jo, kā viņš izskatās, zin kā, tomēr tas ir tāds BMW rītīgais šedevrs, tricāriņš, un vēl tev viņš ir kabrī, vasara, tur ir savas emocijas bez variantiem. Bet, Klau, es domāju, ka mēs dodamies Tūkumu virzienā. Nocitēsim kaut kādas autiņas, varbūt tev ir kaut kāda vēlme, kuru aparātu jau tu gribētu nocitēt? Zini kā? Atbrauksim uz vietiņas, es sapratīšu. Es ļoti gaidu pie tevis M2, jo es gribu iztestēt M2, jo pirms es domāju par M4, labi, M4 man bija tāds sapnis, bet es visu laiku domāju, varbūt M2, man patīk M2. Bet M2 ir mazāks, un es biju apsēdies vienā M2, un man viņš likās pat priekš mana auguma, man tāpat viņš likās tāds pa mazu. Viņš ir riktīgi tāds trases variants, un tur gan ar ģimeni, laikam, nesanāk, tur ratas ielikt. Obligāti, izlaidīsim ar M2, ne šodien, bet pēc tam. Bet jā, M2 ar M4 īstenībā abi līdzīgi aparāti, bet, M4 kaut kā man laikam tuvāk sirdī, tāpēc, kad viņš ir nedaudz garāks, lielāks vizuāli. Arī M2 vizuāli ļoti labi izskatās, bet kaut kā man M4 labāk patīk. Bet jāizbrauc ir ar abiem, jo pa lielam ļoti līdzīgi autiņi. Tāpēc dzinējs tur tas pats ir bāze arī pa lielam tā pati un nedaudz tāds vizuāli vairāk tāds izskatās kaut kāds tā kā mazs sērkociņu kastīt ar kaut kādiem uzlabojumiem. Lego klucīts, viņš sauc, viņš tāds kā Lego klucīts, netipiski BMW, jo, piemēram, tad, kad izgāja šitā G-sērija, es vienkārši teicu, šausmas, nepatīk. Tās lielās nāsas likās vienkārši neglīts un tā, bet kad M2 iznāca, man viņš uzreiz iepatikās. Bet redz, ar laiku es skatos tagad, šis ir ļoti skaists, jo es biju arī domājis, ka varbūt F-sērija M4, bet, zin kā, uz to F-sēriju skaties, man, protams, patīk joprojām, bet, bišķiņ jau tāds, tā kā,
outdated. Nu, tu kā skaties, viņš bišķiņ tāds, salīdzinot ar šo jau izskatās tāds bišķiņ jau, pa vecu jau. Protams, jo no F uz G ir tā vizuāla atšķirība ļoti liela. Pilnīgi cita mašīna, tāpēc tieši tā skatoties uz F, Porsche M3, M4, M3, F man īstenībā sērija arī rīgi patīk. Ko saka, kod elektroauto? Nu, vismaz skeptiski es skatos uz elektroauto. Bet tas jau netrauc iztestēt. Protams, tas jau tikai tests. Mēģināju īstenībā elektroauto visādas, bet nav gatavi ne mēs, ne mūsu laikapstākļi ziemā šausmīgi. Zinu, kaut kur tālāk gabalu aizbraukt un labi, tagad ir ātrāki lādētāji un tā tālāk. Es zinu, man pazīstamie daudzi, kuri ir baigie fanāti uz elektroauto, bet man kaut kā tā. Man arī īstenībā dizains elektroauto. Te, piemēram, Meršiem, man šķiet, ka viņi ir sabojājuši savu to izskatu, bet tas arī galvens jautājums, tāpēc Man, piemēram, vēl Merši vizuāli elektro patīk, bet ir kaut kādas citas markas, kuras man tik tiešām liekas, briesmīgi kaut kas uztaisīts. Tas pats BMW. BMW elektroauto vizuāli man nepatīk, bet brauciņi reāli krūti un forši, bet vizuāli, un salons man viņiem patīk. Bet vizuālais izskats man nepatīk BMW elektromašīnām. Vienīgais i8. Tikko iznāca. Tas taču vispār bija kaut kāds kosmos. Tas gan bija kosmos. Tas uzreiz bija tāds baigais solis uz priekšu nākotnē, kad cilvēki vispār nesaprot, kas tas tāds pat tauriņi. Viņš joprojām stilīgi izskatās un tāds betmobils. Rītīgais. Paskatīsimies arī kādu elektroauto un Žāns iedos tātad savu redzējumu pa elektromašīnām, ko jau daļai iedeva, un paskatīsimies, kas ir, kas nav. M8 izbrauks arī gan jau, vai ne? M8 varētu būt interesants tāds arī modelis. Un kaut kā tā. Tā kā obligāti noskatāmies līdz galam šo video. Apmainīsimies ar aparātiem, ar plānu tādu, ka tev ir jāiesežās bucket seatos. Jāiedod updates, kā tev liekas, jo domas dalās. Tieši es bija iedevis Laurim no labākā fitnesa kanāla patstēt šito aparātu pēc viņa atgadījuma ar viņa M4. Domas dalās. Ikdienai man arī liekas, kad es dodu priekšroku tātad sporta, kas ir, pa lielam komforta sēdekļi, bet tādai trasei tas buckets interesants. Tā kā ieņems sēd pozīciju pareizo Žāns, pateiks, kādas sajūtas ir viņam un nodos tātad savus sajūtas pa bucketiem. Ko pa krāsu par Žānu domā? Krāsa man uz bildēs to nevar saprast. Bildēs nevar redzēt, piekrīt. Un tagad arī braucām, kad es aizmugurē braucu, skatos, domāju, nereāli krūta krāsa. Viņi ir reāli interesanti, bet zini kā īstenībā, ka tu pateici par matētu PPF šai krāsai, šai krāsai arī matēts PPF būtu must have. Viņš būtu pilnīgi savādāks aparāts, ne? Jā. Es vienīgais varbūt kaut kādus sudrabu chromētas diskus. Man arī samam gribās. Tā kā gaišs uz gaišu tā, bet man tie melnie diski, es nezinu, man nepatīk melnie diski. Viņiem nav formas, viņiem nav, tu neredzi viņus. Neredz tieši tā, neredz visas formas tieši tā, viņš pazūd uz tā melnā. Bet, ja mēs skatāmies no tā sportiskā, tiklīdz ir sportisks piesitiens, ir tie melnie diski, bet, protams, ir uzlikt, ja piemēram viņi būtu chromēti šitādi vai, piemēram, štatos īstumā daudz visādas versijas ir, ka viņi jau liek uz tādiem spiltiem, kas ir chromēti tādi, visādi veidi. Šveicē tas ir izteikti. Arī, Šveicē, jā. Ok, davai, laižam tālāk, mēs esam pusceļā. Tu man prasīja, riktīgi patīk man, jā. Bet godīgi sakot ir tā, tas ir dzels gabals beigās. Vienkārši ir lietas, ka cilvēkiem patīk mašīnas un ir cilvēki, kuriem nepatīk mašīnas. Vai vienkārši neitrāli ir. Tiem, kuriem ir neitrāli, viņiem jau vienalga ar kādu mašīnu no punkta A uz B braukt. Un, principā, tev kura mašīna vienkārši pilda funkciju, kas ir pilnīgi normāli. Un tādiem fanātiem, kā tur mēs, viņiem patīk mašīnas. Tad, šī mašīna ir, es kaifoju, es ļoti kaifoju. Tā, es jau pieminēju, ka tā ir mana mīļākā mašīna, kas man ir bijusi. Man vienkārši laikam grūti salīdzināt, jo man nav bijušas baigās krūtās mašīnas. Pirmā mašīna, starp citu, pirmo mašīnu es nopirku Tukumā. Man bija BMW E46, sedans, 2.0 dīzels. Bet man patika, un priekš pirmās mašīnas super. Zini kā, tu
ar to 2.0 dīzeli arī zinu, kad ir kaut kāda ziema, to arī ar viņu var paslīpēt, sajust mašīnu, gabarītus, kā mašīna vispār sevi uzvedās, to fiziku iemācīties, zinu. Tā pēc 46. man bija trīcārs sedans, un es viņu nopirku rudenī. Man ar viņu baigi daudz visādas problēmas bija tehniskas, un visu laiku nevarēju sačinīt. Ir bijuši daudz momenti, kad es palieku uz ceļa un vienkārši stumju korķi no trīcāri. Un tad pienāca ziema, ziemā es ar viņu nebraukāju, un tad es padomāju, vai man tā mašīna ir vajadzīga tajā momentā. Un es viņu pārdevu, un es tā nožēloju. Tā kā es nekad dzīvē nebiju nožēlojis kaut kādu mašīnas pārdošanu kā toreiz trīcāru. Jā, tāpēc arī man palika tāds, ka man vajag atpakaļ trīcāru. Bet pēc trīcāra man bija Renault Megane hatchbacks, ļoti labs aparāts. Pildīja savu funkciju, tas, ko es teicu iepriekš, pildīja savu funkciju un atšķirībā no trīcāra nevajadzēja stumt kaut kur un nepaliku ielas vidū. Es ar viņu riktīgi, man liekas, ilgi nobraucu. Man reāli patīk rūpēties par mašīnām, man patīk viņas tīrīt, mazgāt un laicīgi apkopt un remontēt un visu. Tad man bija vienkārši ar to Renault tā, ka, es nedabūju to kaifu. Pēc tam, kas man bija pusgadu, es nobraukāju ar X1 jauno, biju ļoti vīlies tajā, jo man likās, ka viņam ļoti daudz gļuki visādi bija un viņa bija jauna mašīna. Un pēc tam no X1 pārsēdos uz jauno Nissan Qashqai. Sākumā no BMW pārsēsties uz Nissan Qashqai bija tāds nedaudz, dīvaini. Zin kā, viss tāds lētāks likās, bet Nissanam bija stūrīta forša tāda, kvalitatīva. Es gadu nobraukāju un, ja sākumā man bija tāds, tagad atskatoties, īstenībā vispār man nečakarēja galvu, bija ļoti apmierināts un ar viņu arī daudz nobraucis un reāli nevaru neieteikt, ja ir vienkārši gribās kaut kādu parastu mašīnu, tad Nissan Qashqais tīri laba un forša mašīna. Tad no Nissan Qashqai uz M4 es iesēdos Bentleyā Continentalā īres un man patika, ka viņam ir tas komforts un arī tā, kad vajag tur iespiest un viņš iet. Tāpēc man ir tāds maziņš sapnīts, varbūt kādreiz nākotnē Bentleys varētu būt tas. Ir daudz, zin kā, es neesmu vienas markas tā kā fans, neskatoties uz to, ka pārsvarā man ir bijuši BMW un tagad man ir 2 BMW un man ir, jā, bet, zin kā, katrai mašīnai savi, katrai markai ir savi plusi un kaut kādi, kur viņi ir, labāki par citiem un to visu izbaudīt, ja sanāk dzīves laikā, tad super, jo, Porsche 911. Ja patīk mašīnas, tad es domāju, ka vienmēr visi, ir jau tas teiciens, ka jebkurš BMW grib kļūt par Porsche, tas ir vienkārši tikai naudas jautājums. Man ir tā, ka kaut kā neitrāli pret Ferrari. Nezinu, tā kā man it kā patīk, BC Ferrari man patīk. Jaunie kaut kā man, tā nav tā, ka nepatīk, vienkārši kaut kā neitrāli, nezinu, nekad nav bijis. Varbūt ar laiku kaut kas mainīsies. Lambo patīk, kā izskatās, bet es nezinu, neesmu pārliecināts, vai gribētos, piemēram. Bet, jā, es dodu priekšroku vecām mašīnām. Vienīgais, ka ar vecām mašīnām ir tā, ka, zin kā, tas ir tā kā dzīves organisms. Par viņu jārūpējās vēl biežāk un ar vecām mašīnām arī tas, ka tā kā, tu nevari būt drošs, vai tu tā kā aizbrauksi kaut kur, tur, kur tev vajag. Tajās mašīnās viss ir saprotams. Tā kā, tur ir viss savās vietās. Tur nav kaut kas super pārgudri uztaisīts. Tu zini, kur tev gaismas slēdzās, kur tev tas, tev, tā kā tu vari neskatoties to visu izdarīt pirmo reizi iesēdoties mašīnā. Nezinu, es arī, kad redzu pats uz ielas kādu vecu mašīnu, es vairāk atskatos nekā uz jaunām. Jo, ja mēs, piemēram, paņemsim kārspoterus, redzēs ar tricāru pa kluso centru pabraukājot, Viģikus neredzēja tik tā kā, jo sīkie nefilmē, viņam neinteresē tricārs. Ar Emku vispār man bija smieklīgi tas, ka man pie mājas ir tā kā stāvvieta un tāda, nosegta un tāda. Tur vienkārši cilvēki netiek baigi un neredz no ārpuses, kas tur pa mašīnām stāv un tā tālāk. Un es biju tikko nopircis. Atbrauc no tukuma, bija lietus, tā kā, nebija saulains laiks, cilvēki uz ielām nebija. Es atbraucu uz mājām,
Es nolieku mašīnu, man ir tā, ka es dzīvoklī redzu mašīnu no loga, ja nav aizņemta vieta. Un es nolieku mašīnu, un es atnāku uz dzīvokli un skatos pa logu, un vienkārši jau sīkie filmē. Es domāju, kā tas var būt? Tagad tas būs visu laiku. Es uzskatu, ka forši, ka viņi filmē, zin kā, tu kā filmētājs to sapratīsi, zin kā, ar kaut ko ir jāsāk, un daudz no viņiem tiešām kvalitīvs super filmē, un tas viss pārvērtīsies par kaut ko citu un kaut ko lielu, un filmēs, nezinu, varbūt filmus. Es sāku arī ar filmēšanu un fočēšanu. Joprojām tā kā hobija līmenī to daru un pašam patīk, bet es arī sāku, zin kā, tad, kad tu esi tādā vecumā, tev ir kaut kāda tāda nodarbe, kas tev, man liekas, arī attīsta smadzenes. Kaut kādas iemaņas, kuras tev nodara, un tu vienmēr varēsi nopelnīt maizītei, ja tu spēsi kaut ko nofilmēt. Tev būs basic kaut kādi skilli. Jo es zinu, ka daudzi, piemēram, tie, kas agrāk ar BMX-iem brauc ar skatiem, sāk filmēt, kā viņi brauc, un viņi pēc tam kļūst par filmētājiem vai fotogrāfiem un tā tālāk. Es savukārt spēlēju futeni, arī kaut ko filmēju saistībā ar futbolu. Un tu vienkārši kaut kā savas nodarbes sāc filmēt, un paldies maniem vecākiem, ka viņi ļoti atbalstoši vienmēr ir bijuši, un varbūt nebija baigi daudz iespēju kaut kādu, bet viņi vienmēr mēģināja man palīdzēt manos kaut kādos tādos interesēs un hobijos, un nopirka man kaut kādu lietotu handycam. Es ar to handycamu filmēju visādus viģikus, un es pat kāzas biju filmējis. Tā kā, jā, kaut kādu naudiņu jau pelnīju, kad bija kaut kāda, nezinu, 15, 16 gadu skolā, kaut kāds izlaidums, atceros arī visādas tādas lietas. Sāku YouTube ar to visu. Un tad tas viss no YouTube pārauga tajā, ko es tagad daru. Jā. Klau, tādu mazu gabaliņu braucot, es tos baketus tā baigi nejūtu. Man bija bail, ka man muguru uzreiz sāks sāpēt. Muguru sāp bieži, tāpat vien. Un man likās, ka tajos baketos iespējams, ka man sāpēs. Bet nē. Bišķiņi ir tagad sajūta, ka ekrāns ir pa mazu, zin kā. Bet, vairāk patīk šī daļa savukārt. Spidometrs izskatās krūtāk. Tā kā no malas savējo pastīties? Zini, kāda ir problēma, ka tu tā kā, es nezinu, kā ir citiem, bet visu laiku kaut ko gribās pamainīt. To, kā atstāt, negribās. Edijs jau ieminējās, es arī teicu par to, ka to matē, to PPF plēvi varbūt gribās. Jo, zini, kā, liekas, ka neko jau sabojāt nevarēs. Ja galīgi nepatiks, tad var arī to plēvi noplēst. Vienkārši būs kaut kādi zaudējumi, nepatīkami. Bet gribās arī bišķiņ tā agresīvāk viņu varbūt padarīt. Nezinu, un tos kromētus vai kaut kāds tāds sudraba, tāds alumīnija. Ir viņiem tāds forged finish, kad ir tāds tā kā slīpēts alumīnijas izskatās. Ka viņš nav tāds gluds, tādus diskus varbūt varētu. Jāpadomā. Kaut ko vienu pamainīs. Uzreiz vajadzēs visu mainīt. Tas ir tā kā ar tetovējumu. Uztais vienu un pēc tam. Tas kā tas viss. Klau, multivans, ja? Jā, piegāju pie multivana. Varbūt jāmaina par M4. Tas ir manam tētim iespējams, tas būtu sapnis. Es vienmēr domāju, kas tā kā manam tētim kāda mašīna varētu būt, bet es zinu tā no bērnības jau, ka jo agrāk bija mums busiņš tāds transportieris arī. Jā. Palielam tas pats tikai. Un viņš vienmēr teica, ka ja būtu multivans, zina, ka ir galdiņš, ka ir kur sēdēt un tā. Tā kā un tā krosa nereāli stilīga. Jo multivans reāli ir gals tādiem busiem, palielam Volkswagenam, Un zini, ka šis modelis ir baigi populārais, tāpēc, ka tas nākamais jau ir tas, viņš tāds old school tajā vaibā, bet man viņš arī patīk, bet tur vietas mazāk iekšā. Tāpēc šis ir ļoti populārs modelis, bet šis jau mums ir pierezervēts. Reku, paiesim cauri, mēs esam daudz ko pārdevuši, un paiesim cauri kaut kādām, nezinu, sāksim no pirmās rindas, ne? Kas vispār tev piesit acu? Vai tev patīk no Audi, piemēram, kaut kas? Man ir bijuši, es saku, man mainās visu laiku pa posmiem. Man vienu brīdi, kad es mācījos skolā, likās,
Bāc, es nopirkšu sev A5 Audi, baltu. Jo viņš izstījās krūti kādreiz, izstās formas, ka viņš jau joprojām, viņi visi izskatās diezgan mūsdienīgi. Dēļ tā, ka viņi tāda apaļa forma, viņi diezgan, nav nekas pret, bet kaut kā sevi laikam neredz Audikā. Kā es jau biju minējis, ka ar kaut kādu R8 gribētos izbraukt. R8, jā. Kaut kā vairāk BMW, bet es uzskatu, ka fanot visu dzīvi pa vienu marku, tas nav pareizi, vajag no katras mašīnas izbaudīt tas, kas viņiem tā kā ir vislabāk, kas viņiem vislabāk padodas. Tieši tā. No Meršiem kaut kāds savs šarms. BMW savs un tas viss ir jāizmanto. Mersim kvalitāte, man liekas, BMW tur performance, dinamika. Audi arī īstenībā ir interesanti dinamika, kā viņi slēdzās, braucās, visi kārbi, viss pārējais. Man arī patīk mašīna, bet tieši tā BMW laikam man ir iedevusi tādu vairāk simpātijas, viņš ir iedevusi tikai tāpēc, ka man patīk tā dinamika, kā viņš brauc, kā viņš stūrē, ja tu gribi sportā močīt, viņš ir sportists, tu gribi braukt mierīgi, viņš ir mierīgs. Un jo tie modeļi nāk tagad ārā jaunāki, arī kaut kādi, jo tur tās starpības no komforta uz sporta tu vairāk sajūti. Vecajos modeļos bija tā, ka lietas sportā, komfortā, tur apgriezieni izmainās tikai. Tagad jau viss stūrs, cietība, kārbiņa, dinamika pilnīgi tā mašīnai savādāk. Ja tu gribi iegādāties superkāru, tad R8 jau ir superkārs. Un ciparā apmēram viņš tur, nezinu, 100 plus apmēram kaut kas tāds ir, bet tu jau esi superkārā. Tas V10, tā skaņa, viss, tas pa lielam ir līdzīgs Lamborghini Huracan. Tāpēc R8 ir labs aparāts. Jā. Tas viennozīmīgi arī iedod, es domāju, daudz emociju. Bet ko tu saki vispār par šitādu? E-trons. E-trons, Q4. Šitie baigi retie, viņi nevis reti, bet viņi nav, mēs vēl neesam pieraduši pie tādiem Latvijā, jo viņi salīdzinoši diezgan mazi. Tagad viņi paliek vairāk un vairāk. Es teikšu godīgi, viņš ir smuks. Tāds interesants, smuks, jā. Piemēram, ja viņš būtu vēl melnā krāsā, viņš vispār diezgan tāds izskatītos. Mums viens melns arī te kaut kur ir, varētu būt, ka viņš detailingā vai kur, bet mums arī šāds melns viens ir. Jā, man patīk, ka viņš nav liels, man vispār nepatīk liels mašīnas. Tas ir tas, ko es tā kā nepatīk man liels mašīnas. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka es pats esmu maziņš. Vai kāds man vienkārši nepatīk. Man liekas, ka tā kā nērti, pilsētā nērti un pārāk lieli gabarīti un tā. Kādam patīk, protams, liels mašīnas. Viņam kaut kādi 450 km ir range, kas jau ir ok. Viņš labā izpildījumā redz tie sporta sēdekļi. Cilvēkiem patīk šitie autiņi. Īstenībā cilvēkiem arī zina, ka e-troni bija pagājušā gada bums. Mums jau viņas sen, mēs jau viņas tirgojam no kaut kāda 21. gada šitos e-tronus. Bijām viena no pirmajiem īstenībā, kas Latvijā viņus tātad ievilkus tirzniecību. Šis bija reāli pagājušā gada bums, bet tagad arī redz, šitie ten ir EQC, man liekas, ļoti liels konkurents e-tronam. Viņš izstāsta tāds cenas ziņā ļoti līdzīgs, bet izstāsta varbūt pat dārgāk, iespaidīgāk. Es jau tev teicu, jā, man tev mērķis nepatīk. Tieši elektriskie, man liekas, ka viņi bišķiņ kaut kā zaudē to savu Mercedes šarmu. Kaut kā, nezinu. Bet tas ir, zin kā, tas ir gaumas jautājums. Par gaumu nestrīdās. Šim ir forši, viņš ir matēts. Ļoti piestāv. Ja mēs salīdzinām, kaut kā liekas, ka tas, tā kā, viņi pazaudē to. Ja viņam noņemtu tās zīmītes Merša, man liekas, tā kā tu varētu strīdēties, kas tā ir par marku. Yang kaut kāds liktos. Jā, citos Meršos ir tā, ka tu uzreiz saproti, tas ir Meršs. Tas ir Meršs, jā. Gelikā. Tur nevar īsti, sajaukt. Bet jā, ok, piekrīt. Ir kaut kāds, bet, piemēram, es salīdzinu brauc ar Mersi, EQC, piemēram, un e-tronu. Man patīk tātad viss tas salons, tātad stūri man patīk viņam labāk. Man patīk tās, kā nevis multimēdija varbūt labāk man Audi patīk, bet kā tātad pogas, kādas kvalitāte visam. Tas man reāli patīkās tajā Mercedesā. Tur man liekas, ka viņš ir soli priekšā Audi, tāpēc, bet braukšanas ziņā arī man īstenībā patīk. Grūti spriest. Man jau godīgi liekas, pagaidām plusi vairāk ir tieši elektro-Merce nekā, pēc manām domām, nekā e-tronam Audi. Kā tev vispār patīk jaunās paudzes X5? Man patīk. Vizuāli. Man patīk. Īstenībā tagad baigi populārie ir X5 hibrīdi. Es starp citu pirms tam domāju, ja man nesanāks atrast M4, es biju skatījies uz 3. sēriju. G-sēriju un arī domāju, varbūt hibrīdu paņemt. Ziemā bija braucis ar Teslu uz Jēkabili. Un kamēr man aizbraukt līdz Jēkapilī, jau tukša baterija, man jālādē atkal tur. Un tur bija, agrāk vajadzēja lādēt, pusotru stundu tur sēdi tajā Teslā un tā kā tu vienkārši zaudē laiku. Un tas ir tikai līdz Jēkapilī aizbraukt, tas jau nav baigais gabals.
Tā kā, jā, man tāda pieredze ar tiem elektroauto bijusi. Zini kā, ar viņiem, piemēram, okay, mums uz vietas ir uzlāde. Tad, ja es braucu tur Rīga Tukums, tad ir ērti uzlādē. Tur parasti viss tur sanāk, viss tur ok. Bet, ja mēs skatāmies, piemēram, kas ir BMW i3, mēs redzam to mazo. Es braucu tādu. Viņš baigies kārtīgs. Īstumā viņi ir tik jau tur braukt, bet viņiem baigi mazais range ir. Tas ir reāls pilsētas auto, tur 200 km range, un pa lielam tu baigi, ja tev jābrauc uz Jēkabpili, tad tur ir ritīgi jāorganizē maršruts un jāsaprot, kur tu lādēsies, kas vēl strādās, kas nestrādās, un vai tur nebūs aizņemts priekšā, ka tev jāgaida uz kādu citu ir. Tāpēc es tev piekrītu, jā, bet redz, tie jaunie elektro, tur jau tam pašam EQS Mercedesam varbūt izlaidīsim ar to arī testā. Viņiem 650 km range. Nu, reāli, tas ir ok. Mēs bijām aizlaiduši līdz Liepājai, līdz Perfectionam. Jā. No Rīgas uz Liepāju atpakaļ un vēl pa Rīgas pabraukāju. Tā kā, nu, tas ir ok. Jā. Nē, nu, ja tu reāli dzīvot, nu, tur centrā un tev tur darbs, un tu vienkārši braukā pa centru, tur pāris kvartālus vai kas, tad, jā, un ja tev ir kur lādēt, zini, kā tu atbrauc, uzlādēt, tad brauc visu dienu, tu izbraukā, tev ar to pietiek, tu pēc tam atkal uzliec pie lādētāja mājās un no rīta atkal brauc. Un tad ir forši, jā. Nu, zini kā, vispār mašīnas arī ar markām ir tā, ka, nu, nevelti viņas ir tik daudz, nevelti kaut kas, jo mēs arī esam visi dažādi un katrs atrod kaut ko sev. Un, tieši tā, precīzi. Viens meklē Passat, otrs meklē BMW un tieši tā ir dažādība. Bet īstenībā, man liekas, tas jau viss nāk no bērnības. Man, piemēram, bija tā, kad es redzēju bērnībā vispār BMW. Man likās, ka tas BMW, tas jau ir pats, nu, tajā laikā arī tas bija pats gals. Un tam man vienmēr likās, un man kādreiz būs tur trešais BMW tur. Tā kā tas bija jau, man liekas, tas man iesēdās, tas BMW jau no bērnības. Man tētis, atceros, kad es biju maziņš, viņš brauca pirkt mašīnu, un viņš man prasīja, tā kā, ko labāk tā kā pirkt. Un es viņam teicu, BMW. Un beigās viņš atbrauca ar Golfu, ar otro Golfu. Golfs arī bija krūts. Jā, nu, tad arī man ir kaut kādas bildes, es tur riktīgi sīks ar to Golfu otros, zin, pie stūras sēžu uz kapatu un tā. Tad, piemēram, manam tētim BMW nevisai. Jā. Nu, tā kā viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas, nu, zini, BMW-isti. Jā. Bet man kaut kā, es nezinu, es pat nezinu, no kurienes tas ir nācis, bet, jā, nu, tricārs ir tas, kas man ir paticis vienmēr, un pēc tam man tētis arī teica, ka viņš tā, kad brauc to Golfu pirkt, viņam bija iespēja tricāru nopirkt. Un es domāju, nu kāpēc tu nenopirkt tricāru? Mēs esam tagad patinots pār, mēs esam tagad 2025. gadā. Un cik maksā tricārs un cik maksā otrais Golf? Īstenībā tā baigi interesanti, ja godīgi patinot laiku atpakaļ. Jebkurš BMW grib kļūt par Porschestu? Jā. Trakā vispār tas redzams. Jā, tas ir laikam, tas ir tas, ko tā kā nākamais gribētos 911. Jā. Turbo vai kaut kāda GT3? Zini kā, es godīgi sakot, nu, GT3 noteikti nē. Es esmu pasēdējis viņā. Nē, es braucu, es pasēdējis viņā. Nu jā, viņš arī, nu viņš nav trēka autiņš, jā, viņš tāds trēka. Bet, nu man vispār kopumā, man pat īstenībā ir tā, ka man svarīgāk ir vizuālais mašīnai. Nu, skaidrs, ka tagad pēc M4 ir tāds, ka, nu, tā kā, nu, laikam uz kaut kādu lēnāku mašīnu, laikam negribētos pārsēsties. Neskatoties uz to, ka es tur nelidoju, protams, un tā. Bet vienkārši tā dinamika un viss, un zini, ka tā mašīna var, kad viņai vajag, tad var. Nu, 911. Viņš jau startā jau ir pietiekami jaudīgs. Vairāk tas vizuālais patīk 911. Vispār liekas perfekta mašīna. Jā. Pēc izskata. Bet skaisti, tu zini, tas 911. projektētājs, jā, nu tā tad dizainers. Tā nenāca no kaut kas nebija Latvijas saistīts. Tas ir tas pats, kurš, man liekas, to rozā Porsche uztaisīja Trekam vai kas. Jā. Bija izstāde, es biju izstādē, bija motoru muzejā izstāde tieši par godu tam visam. Un jā, Latvijas ir kaut kāda viena uzdizainējis tur ir. Un reāli tas 911, tā bāze, viss tas standarts, viņš jau reāli tur patās arī ir, tur pamainās lampiņas, kaut kādas niansītas, tur bumperam tas šitas, bet tā mašīna izstās tieši tāda pati un redz vizuāli tieši tā, man arī viņa patīk vizuāli, kā izstās, man liekas, tur nav neko pielikt, neko atņemt. Viņš vienkārši ir gals reāli. Viens no maniem tādiem favorīta auto arī ir 911 Porsche. Bet es gribētu, ja ikdienai, es gribētu turbo, es gribētu melnu, uz zelta diskiem. Es tev novēlu. Jā, paldies tev. Paldies, es tev un tu nākamajā video. Precīzi, lai mēs jau varam satikties ar Porsche. Bet viennozīmīgi arī tā BMW paliks vieta manā sirdī vienmēr.
Ar BMW ir, zin kā, es arī bieži vien domāju, tā kā, zini, man ar čomiem, zini, tās mistiskās sarunas, zini, tā, vai tu tur tricāru un M-ku tagad samainīt pret 1.911, un tad tu tā domā, nu, bāc, nu, īstenībā, bet man to M-ku nav tik ļoti žēl, kā man ir žēl tricāru. Jā, protams. Jo no tricāra es nezinu, nu, atvadīties es negribētu. Protams, ka te ir tādi, zini, sapņi, jā, un ja es tur gribētu kaut kādu kolekciju, es noteikti gribētu, lai man tur ir 46 M3. Ok, nu, protams, nereāli. Tricārs M3, 46 M3, 92 M3. O, jā, 92 M3 arī bomba. Jā, man, piemēram, žurkas nepatīk. Jā, man patīk žurkas arī. Man kaut kā, es nezinu. Man viss tās trešās, bāma pēc kāds. Man žurkām patīk salons, viņš tāds riktīgi stilīgi, man liekas, priekš īstenībā tā laika. Reāli tas lēciens no tricāra uz žurku. Un man patīk viņam, viņš tāds tā kā, zini, viņš tāds tevi apskauj, tas panelis tāds. Nu, tādā ziņā, jā, bet... Viss tas speedometrs tā, ne? Oranžais. Varbūt ar žurku ir vienkārši tas, ka, zini kā, žurka ir, nu, viņai ir tā kā, viņai ir savs, kam viņa ir domāta, un tas varbūt arī sabojā to bišķiņu priekšstatu. E46 to bija dīzelī, benzīnā? Dīzels 2.0. 2.0, ok. Ziemā pietika. Ziemā, protams, otrais DSC ārā. Tā bija perfekta mašīna, lai tā kā iemācītos, man liekas, braukt, sajust vispār, kas tas ir un sajust mašīnu. Man bija daudz E46, bet viens no maniem mīļākajiem bija Imola Rot krāsā, sarkanajā. Es zinu, kā man bija tās pirmās mašīnas tādas, kas man bija mīļākās, es vienmēr ar viņām sataisīju, tur kaut kādu bildi uztaisīju, lai man ir, es tur vai nu ieliks vai kaut ko, un tas ir idīgi krūti. Bet es domāju, mēs lēnāk garam virzīties uz brokastīm, vēlējām, vai ne? Brokastīm, vai ne? Vēlējām brokastīm. Tā kā kaut kā tā. Bet mēs kaut ko testēsim pats? Obligāti. Mēs pēc tam atlaidīsim atpakaļ un testēsim vēl, bet tagad mēs varētu laist, kā tu domā, ar kurēju. Ar multivānu, nē. Ar multivānu, nē, laižam ar kādu no tās rindas. Es nezinu, M8 pamēģināt. Vai laižam ar M8. Nu, kā es vispār ieraudzīju, man bija pagājuši gadu šitāds. Man baigi, patikās, ka tas aparāts atkal paņēma vēl vienu. Viņš ir reāli ekskluzīvs, viņš ir viens no 400. Tur ir savu odziņu. Droši pielaid. Jā, mēs esam atbraukuši tātad Pilsielā Tukumā, Malta kapīļi, ja? Tā man kādreiz bija grupa. Zohols skatos no rietums, tad tā robeža tajā vecumā bija grūti viņu saprast. Viss jau, principā, es netaisījos iet mūzikā kā tādā. Viņam nav tā, ka viņam besīja Edijs vai besīja Žanis, vai viņam besīja viss Heits, tā kā viņš jau nekur neaizved. Tas tā kā iemāca to visu, tu nedrīkst pievilkt, jo tad nekas nesanāk.